Rekā šobrīd mēs varam novērot, kā mums sāk pamazām ieviest vajadzīgo pēdiņās terminoloģiju pamazām. Lai piereģistrētu bērnu e-klasē, ir jāapstiprina, ka jūs izpildat tēta vai mammas lomu. Nevis jūs esat tētis vai mamma vai skolēns, bet jūs izpildat tēta vai mammas lomu. Pirmkārt, lai jūs bērni varētu saņemt brīvpusdienas skolā vai arī bērnu dārzā, ir jāpiereģistrējas pusdienas laiks LV, un, lai piereģistrētos pusdienas laiks LV, ir jāreģistrē elektroniskās naudas maciņš. Tātad elektroniskā nauda tiek ieviesta. Ja jūs neieviešat šo elektroniskās naudas maciņu, tad jūs nevarat piereģistrēties pusdienas laiks LV, un tad jūs nevarat saņemt šīs brīvpusdienas. Katrā gadījumā tā šobrīd izskatās, jo atsūtītais līgums nekur neparedz to, ka jūs varētu bez šī elektroniskā māciņa piereģistrēties un saņemt šīs te pusdienas. Varētu šķist kaut kāds galīgs sīkums, nejaušība vai kaut kāda lieta, ko uzklikšķina un vienkārši iet tālāk. Ņemot vērā globālās tendences, kas jau ir nonākušas arī līdz mūsu nomalē, saistībā ar nebioloģisko dzimumu ideoloģiju, saistībā ar digitālās naudas ieviešanu pamazām pasaulē, tad ir visai loģiski šos procesus necentīsies ieviest tā pēkšņi, jo cilvēkam ir dabīgi pret kaut ko jaunu reaģēt ar pretestību. Tāpēc pamazām, kā izskatās, ja? Mēs tiekam pieredināti pie šīs terminoloģijas solīt pa solītim, tā saucamais, ja, lēni uzvārītas vārdas efekts. To visu pamanīt, izprast un nepieņemt kā jauno normalitāti. To visu mums būs jāpacīnās, jānosargā, piesakojieties, padalieties, atbalstam viens otru. Atā.